Arī. Bet tagad nākošais uzdevums mums būtu tāds. Mēs lapas otrā pusē apakšējā daļā pielīmēsim tātad šo klaviatūru. Jā, apakšējā daļā. Un austriņi pados līmīti visiem. Bet klausamies, kāds būs uzdevums. Tātad mums ir klaviatūra. Jums pašiem vajadzēs uzzīmēt monitoru. Jā, monitoru, palieru, tātad, datoru to lodziņu, kuri lasīt. Tātad, tas būs tas darbiņš, tātad, jums ir klaviatūra, uzzīmēsiet monitoru, uzzīmēsiet peli. Bet monitorā jūs izvēlēsieties un uzrakstīsiet vienu teikumu, kurš jums ļoti patīk no mācību grāmatas, kur ir šīs svarīgās atziņas, kur ir tas kaķēns, ja? Atceramies, ka mums svarīgās atziņas, jā, jūs paši varat izvēlēt. Uzlīmēju otrīt. Jā, uzlīmē un padosim tālāk. Tikmēr pārējie bērni, kas gaida līvi, var pašķirstīt mācību grāmatu un izvēlēties no pirmā kaķēna tādu svarīgu tēmu, kurš jums ļoti patīk. Vienā izvēle, vienalga, kur izvēlaties paši. Jā. Tūlīt salīmēsim, jā, un zīmējam. Tātad šodien, jā, vienu. Lai monitorā ir tāds liels, plakāts skaistiem burtiem. Cik mums liels monitors, ja mūsu mazs monitors ir uzzīmēts, tad mēs nevarēsim divas. Labi, Nora, lūdzu līmē, padosim līmēt. Nekas, pašķirsties, tad mums jau gada laiks. Mums ir brīvs. Kuru tu pats izvēlies? Pirmkārt mēs izlasam un pārdomam. Jā, tas, ka man patīk šis tēmas. Labi, pēc tam lasīsim, tagad jūs izdariet darbiņu, tad lasīsim. Paldies, ka taustiem atklāsim līvi. Jā, iztulīdzam. Tādu to monitoru tādu lielu laiku skaisti no teikumu.
Ļoti skaists, vai kāds vēl tu izvēlējies teikumu? Nav nevienam šis svarīgais teikums? Nav. Labi, paldies!